Tas nenotika vienā dienā, bet 90. gadu beigās radās doma, ka strādājot klasiskajām mežsaimniecības metodēm, zaļējot tikai kājcirtas pavasaros, ir daudz problēmu meža atjaunošanā. Un sāk meklēt citas risinājumus, kā savu dzīvi atvieglot. Un viens no šiem paņēmieniem bija sākt strādāt ar izvases cirtēm. Tātad man pašam ir labums tāds, ka es esmu nodrošinājis sev ar darbu vakaru, šodienu un rītu. Līdz ar to es esmu nodrošinājis sev ieņēmumus gan pagātnē, gan tagadnē, gan nākotnē. Nu, un ja ieņēmumi man, tad ir ieņēmumi arī manai ģimenei. Protams, ir man arī putni, un man nav putnu būrīši, tad ir dobumaini koki. Man apkārtnē ļoti daudz dzīvo pilsētas iedzīvotāji, kur vasarā šeit atpūšās, un tad viņi arī dodās vogās sēnēs, izbraucienās ar velosipēdu, pastaigās un ziemā pat slēpot pa meža ceļiem. Tā kā arī viņiem ir savs labums. Viņiem nav jālien pa krūmiem, viņi redz kārtīgi mežu ar pieaugušām eglēm, staltiem bērziem. Mežā jāierodas, viņš ir jāapstaigā, jāapskata, jāizpēta, ko zāģēt, ko nezāģēt, ko audzēt. Un tas prasa daudz laika. Bet tiem, kuriem patīk mežs, tiem problēma nav. Likumdošana šobrīd ir ļoti liberāla un tā netraucē strādāt ar izvases cirtēm. Būtu jāstrādā tā, ka vispirms ir ļoti rūpīgi jāapdomā, ko darīt, kā darīt, izstaigāt savu mežu, izpētīt koku sugas, uzzināt, kādas ir koku materiāla cenas. Varbūt šogad maz nav jāzāģē, varbūt jāzāģē nākošais gads. Un tikai tad ņemt rokās zāģi un doties uz mežu. Protams, citiem es varu ieteikt braukt uz Zemnieku saimniecību Gaviešu Pasaules dabas fonda organizētajiem semināriem par izvases cirtēm.